Ir tā, ka ar modeļu lietām es esmu sākusi nodarboties kopš 16 gadu vecuma un pavisam nejauši, kad mana draudzene paaicināja mani aiziet uz modeļu skolas Atlas. Un tā arī viss sākās. Bija ļoti daudz dažādu bērnu festivālu, jauniešu festivālu, starptautiski konkursi. Un lēnā garā tas iegājās. Tur es sastapos ar Miss meitenēm, kuras bija piedalījušās Jelgavas konkursā un ieteica man uz to aiziet. Un es sākumā biju Jelgavas konkursā, un tad, protams, nākošais solis ir Miss Latvija. Es diez vai būtu sākusi nodarboties ar cīņām, jo nebūtu šī konkursa, jo konkursa ietveros mums bija nodarbības MMA. Un tad pavilkās. Es esmu nozīmēta Latgales priekšpilsētā, tā kā būs ļoti interesanti, ir jau bijusi prakse. Konkursos parasti viss ir daudz maz saplānots, tev ir programma, tu zini, kas gaida, bet patruļās vai kājiniekos nekad nevar zināt, kas tev sagaidīs. Es uzskatu, ka esmu ļoti spēcīgs cilvēks, kas neatmet iesākt to, saskaroties ar pirmajām grūtībām. Par tiem stereotipiem tā ir, kā ir. Es uzskatu, ka vispār skaistas sievietes ir ļoti spēcīgas. Kaut vai tā viena dēļ, kad viņas ir spējīgas uzvilkt 9 cm garus augstus papēžus un pa Vecrīgas ielām staigāt. Es nodarbojos ar driftu, tās ir autosacensības, kontrolējumā sānslīde, automašīnas lielos ātrumos, noteiktos trajektorijās, respektīvi braukt ar mašīnu visu laiku leņķu spolē. Nodarbojos ar to jau kaut kādus 6 vai 7 gadus no 2009. gada. Un mērķtiecīgi lēnām, bet stabili eju uz augšu un radu labus sniegumus, labus rezultātus. Šogad braucu pro klasē, tā ir augstākā klase, kas ir Latvijā. Uz doto brīdi esmu stabili arī pirmajā vietā. Pa mašīnām interesi ir no bērnības, jo tēvs arī agrāk piedalījās sacensībās un tehnisks cilvēks, vienmēr ar tehniku uz tu. Tāpat arī man ieaudzināja to no pašas bērnības, skrūvēt motorus, taisīt mašīnas, braukt ar viņām un līdz ar to tā augot, attīstot sevi. Es vairāk piesaistīju pie tehnikas, pie mašīnām, močiem, laivām, viss tas ļoti patīk un daru to ikdienā, to, kas patīk. Darbam es domāju, ka arī palīdz, jo strādāju arī ar transportu katru dienu, ikdienā remontējam darba mašīnas, sekojam līdz kvalitātei un tās zināšanas, kas man ir tehniskās, bieži vien palīdz. Bērnībā sapnis man bija pasaules čempionāts rallijā, bet augot, bišķiņ mainīja to segumu pret asfaltu un protams, gribētos braukt pasaules līmeņa gonkās. Tās drifta gongas krūtākās notiek Amerikā. Tas ir tāds tāls sapnis, iespējams, kādreiz varbūt arī izdosies piedalīties tajā. Kurš ir uzvarējis? Davai, davai, davai! Šaujamies, trenējamies jau no kāda 2008. gada. Man patīk tādas dinamiskākas lietas, tāpēc arī
tāpēc arī ir šī šaušana izvēlēta. Nu, un patīk arī iznāties ar moci. Tas hobijs sākās, tika nopirkts pats pirmais mopēds, bija tāds maziņš puišels. Pēc tam dzīvojot dziļos laukos bez elektrības, bez nekā, vienīgais, kas rūca un bija dzirdams apkārt, tātad izņemot meža šalkojumu, bija dzirdams tas, kad bija mājās Minskiņa mazā un sāka ar Minskiņu braukāt uz veikalu. Mani vecais tēvs uzsēdināja uz moci, iedarbināja, uzsēdinājām palēdi. Es aizbraucu 5 km līdz veikalam, apstājos nobremzēju pie veikala un mēģināju apstāties un nobremzēt tā, lai man tas mocis atspiestos pret veikalu sienu, lai nebūtu pārsvēriens uz otru pusi, jo tad viņi apgāzīsies, es viņu nepiecelšu. Pa cik rollers man ir bijis, no rollera viss parasti pārsēžās uz baiku, un tad tie, kas uz baika izdzīvo, tie pērk čoperi. Lēnāk, zolīdāk tādu moci. Es atteicos no šīs domas, izlaidu šo te posmu un nopirku uzreiz čoperi. Nopirku mocis, ja pateica, ka viņi uz moci visu nesēdīsies, ka viņai bail, viņi negrib sēdēt aizmugurē un riskēt. Un tad viņai viena no klientiem pateica, ka aizmugurē sēdeklis tukšs nekad nepaliek. Tanī brīdī viņi saprata, ka viņai jāpiekrīt sēsties uz moci man aizmugurē, un no tā brīža arī mēs jau 5 gadus, vismaz 5 gadus braucam kopā. Tās iemaņas, kas ar moci vajadzīgas, viņas mazdrociņu uztur to bijušo kaut kādu formu, reakcijas formu, kas ir vajadzīga arī darbā, arī pie šaušanas ir vajadzīgs. Man patīk tas svaigais gaiss, kas ir, un mocim arī tas pats. Tu jūties pavisam savādāks cilvēks. Moči tā ir motociklisti, teiksim, it īpaši šie čoperisti, tā ir tāda īpaša mazdrociņa, īpaša cilvēka kategorijā savām novirzēm. Ūdens ir mana stihija, un viss, kas saistās ar ūdeni, tas man interesē un tas man patīk. Pamudinājums bija tas, kad man tas ļoti labi sanāca. Sākumā tas ļoti labi sanāca, kad es jūtu to, kad ir rezultāts kaut kāds, tas vēl vairāk ievilka. Man ir virs 60 apmācāmi audzēkņi, tās ir 6 grupas, dažāda vecuma, sākot no 7-gadīgi, 6-gadīgi bērni, beidzot ar 15-gadīgiem bērniem. Faktiski mums ir panākumi katrā sacensībās. Tās, kas notiek Latvijas mērogā, ir arī panākumi ārzemēs, Baltijas līmenī. Tas ir tas, kas jebkuru treneri droši vien notur savā darbā. Tas ir tā, ka tu redzi, ka tam bērnam acis smirds, tas, ka viņam patīk to darīt. Tā, ka tu saproti, ka tu esi ieaudzinājis tajā bērnā kaut ko ļoti labu, kaut ko noderīgu visai dzīvē. Citreiz ir tā, kad es noeju lejā kaut kādus dokumentus kārtojumu, paiet man garām cilvēks, pasveicina mani, un es īstenībā dažreiz pat nesaprotu, kas man pasveicina. Droši vien, ja tas cilvēks būtu uzvilcis pelcepuri un peltbrilles, tad es viņu atpazītu labāk, bet padomāju, es to bērnu taču trenēju, kad viņš gandrīz vēl tikko sāka staigāt. Tagad liels vīrietis jau izaudzis vai liela dāma jau ir izaugusi. Policija arī grūti brīži un dažreiz šis te darbs iet pa labu. Ir arī šī nedaudz daudzveidība, kas man ļoti patīk, kad nav tikai viens monotons darbs. Hobijs saucās spēkavīri. Tas man patīk, ka tas ir vairāk vingrinājumi, nav tā kā spiešu powerliftingā, ka tev 3 disciplīnas, tev ir akmeņi tā tālāk, mašīnas jāvelk, jāceļ, baļķi, visu laiku vingrinājumi mainās. Un sāku ar to nodarboties 2010. gadā. Sāku trenēties, un 2011. gadā bija pirmās sacensības. Protams, ka vienā dienā pasaule arī nav gatava, tur vajag vairākus gadus, ja godīgi. Es arī domāju, ka es zālē cilāju liels svarus, domāju, pamēģināšu, ka tas ir zālē, es varu pacelt tik liels svars, tā jau tur arī viegli, bet tur ir pavisam cits savādāk specifika. Sāku ar bodybuildingu, bet man nepatika, ka tās diētas ir ļoti ilgi. Tā ēšana, tā pareizā nevarēja izturēt to.
Un tad paskatījos, aizgāju ar draugiem kopā uz sacensībām. Iepatikās tas viss, tas, ka tur var teikt, notiek, kā var teikt, trenežera zālē ar draugiem tu aizdzēji, var teikt, visi kā liela ģimene, viens otram tur palīdz. Mums ir tāda specifika, mums laivas jāvelk, viss tas jāpaceļ kaut kas. Nevajag izmantot pašu tehniku, vienkārši es pacēlu, viss sauc mani vienmēr, kur Igors ir uzreiz savs, jo zinu, ka es spēcīgs un to es varu izdarīt. Tas ir vaļasprieks, zīmēšana, viņa kā meditācija. Tā kā, nezinu, atslēgšanās no ārpasaules, varbūt. Tā kā norobežoja dzīve ārpasaulē un dzīve manā pasaulē. Tā ir mana. Tur pats ar sevi esmu. Zīmēju kopš sevi atceros. Skolā zīmēju, sienas avīzi. Tā nopietnāk sākās kaut kur 2000. gads, tas bija pirmā grāmata, kuru ilustrēju. Ar viņu arī viss sākās. Pēc tās grāmatas bija piedāvājumi, kādam laikam iepatikās, un tā aizgāja. Tad bija avīze, žurnāli. Vēl grāmatas. Principā visu laiku ir piedāvājumi kaut kādā. Man peļņa nav galvenais, nav primārais. Tas vairāk tā priekš sevi attīsta, pilnveidoja. Tā. Tas ir interesanti. Ziniet, es pats dareiz domāju, kas esmu. Tā kā man pašam grūti atbildēt. Varbūt divi vienā. Tas arī esmu. Tieši darbā varbūt līdzsvaro. Jā, līdzsvaro. Es tāds, varbūt zīmējot šīs tēmas, vai ne, tā mitoloģija vairāk interesē. Tad arī saskarsmē ar cilvēkiem tā savādāk skatīties uz lietām. Tā. Tagad pašreiz strādāju pie grupas Skyforger, jauna albuma, kurš iznāks rudenī. Albums būs par sentrūšiem, arī tāda vēsturiska tēma, mazliet mitoloģija. Manās darbos tā arī mēģina parādīt. Tikai labāks mēnes mīties debesīs. Cilvēki, vai ne, viņi kaut kā, nav slikti cilvēki, tā es teikšu. Nav. Katrā cilvēkā ir kaut kas brīnišķīgs. Jebkurā. Nav absolūti ļauni cilvēki. Jā, un ar visiem var atrast kaut kādu kopēju kaut ko. Jā, kaut kādu kompromisu tādu izviest. Nav ļauni cilvēki. Absolūti nav.